Sveiciens no Organic Shop Latvija. Šodien mēs arī turpinām tādu lietu kā potence. Ja, teiksim, tev ir problēmas ar potenci, tās draudziņš nestāv kā gribētos, vai arī, ja stāv, tad ļoti reti. Ko tādā situācijā darīt, kā rīkoties, un gribētu pieteikt to, ka Latvijā jau ļoti daudz cilvēki griežās tieši ar šādu problēmu. Pat īstenībā baigi neticējās, ka tāda problēma tik tiešām ir diezgan liela. Teiksim tā, un cilvēki vēršās pie mums pēc palīdzības, taču bišķi cilvēki arī pārprot, jo sarkanās mušpirnes preparāti nav. Tā nav viegra, kad viņi tikai strādā, zinies, lai jums būtu potence un neko citu viņi tur nedara, ja? Tas ir bišķīt nepareizi, tāpēc gribētu atbildēt tieši video formātā, kad sarkanās mušpirnes preparāti uzlabo potenci. Tas nav, kad viņi tikai un vienīgi uzlabo potenci un neko citu viņi nedara, tikai tieši potence un viss. Nē, tā nav viegra. Viņiem darbības princips ir savādāks. Viņi uzlabo potenci, bet viņi ārstē visu organismu. Atbrīvo no atkarībām, no depresijas, no noguruma un no citādām veselības problēmām lielākoties. Un potences uzlabošana ir viena no foršajām īpašībām, ko tā sarkanā mušpirne sniedz. Bet tā nav galvenā īpašība, ka, teiksim, viss tikai potence un nekas cits. Tā kā ņemiet to vērā, tā ir viena no īpašībām. Un tad, kad, protams, jūs sāksiet lietot to sarkanās mušpirnes preparātus, tad, attiecīgi, tā potence uzlabojās. Jūs jutīsiet to, ka jums tas gribulis, teiksim, tā ir vairāk un erekcija stiprāka. Tas viss, protams, ir, bet tādus efektus, teiksim, kā no viegras lietošanas, tur tā nebūs. To es uzreiz varu pateikt. Tad būs savādāk, jo redziet, viegram visas tās ķīmijas, ko lieto potences uzlabošanai, ir ļoti kaitīgas. Tas tā ir, jo tur tas darbības princips ir savādāk. Ļoti spēcīgas minerāļi, teiksim, un tā ķīmija, kas tur ir iekšā, jo viņas šausmīgi tā kā iedarbojas uz tām vīriešu ojām un nežēlīgi aplaucē viņas, teiksim tā. Un tad sanāk tā, ka pēc viegru lietošanas cilvēks vispār var palikt impotents un varēsiet, kā saka, rāmaru daudzīt pa viņu, un vispār reakcija nebūs nekāda nulle. Tas ir ļoti bīstami, tāpēc ar tādām viegrām un vispār ar tādām lietām labāk ir neizrauties. Nav jēga meklēt dabīgas lietas. Es nesaku, ka tagad, ziniet, draugi lietoja sarkanās mušpirnes preparātus un visiem būs šitāds te un visi būs te baigās seksa mašīnas. Nē, tas ir viens no variantiem. Jūs varat lietot sarkanās mušpirnes preparātus potences uzlabošanai, un, protams, ir daudz arī citu variantu, kā uzlabot arī to potenci. Noteikti ne tikai sarkanās mušpirnes, vienkārši es stāstu par sarkanām mušpirnēm, tāpēc, kad es zinu, ka viņas uzlabo potenci, tāpēc attiecīgi stāstu. Bet es arī nenoliedzu, ka, teiksim, ir arī citi varianti, kā šo potenci arī iespējams uzlabot. Bet tieši tie, kas lieto sarkanās mušpirnes, ir ziņojuši, ka tā potence ir arī stiprāka. Es pats lietoju sarkanās mušpirnes preparātus citām vajadzībām, un tāpat es saskāries ar to, ka, tas gribas spēks ir daudz vairāk, teiksim tā, nekā ierastāk. Tā kā, ja jums ir kaut kādi jautājumi, droši varat uzzvanīt, varat uzrakstīt, atbildēsim uz visiem jautājumiem. Lai jums, dārgie draugi, visiem stipra veselība, cīņa ar Organic Shop Latviju. Lai jums visiem veicās!